6 stundu darbs, pusdienu un atpūtas pārtraukumi. Šādas darba iespējas paveras ikdiena Daugavpils Grīvas cietumā, šūšanas darbnīcā un kokapstrādes ražotnē. Lielākā daļa ieslodzīto nekad nav strādājuši algotu darbu, tāpēc cietumā vispirms tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas, un tad pa karjeras kāpnēm ieslodzītajiem ir iespēja iegūt labāku amatu un atalgojumu. Tikai izejot brīvībā, 80% ieslodzītie atkal atsāk vecās gaitas un kā paradoks atgriežas savā darba vietā cietumā. Моё мнение, что должна быть какая-то... Es uzskatu, beidzot ir jāizveido sistēma, kas palīdzēs ieslodzītajiem izejot brīvībā. Trūks atbalsta politikā un sabiedrības atbalsta. Daugavpils cietumā Grīva ikdienu tiek nodarbināti nepilni 100 ieslodzīto. No kopējā ieslodzīto skaita tikai 10. daļa izrāda vēlmi strādāt. Motivācija, kamēr atrodas ieslodzījumā, gan esot dažāda. Daži šo iespēju izmantoja vienkārši tāpēc, lai iegūtu plusiņus un tiktu atbrīvoti nosacīti pirms termiņa, dažiem iegūt peļņu kabatas naudai. Kamerā ir grūti sēdēt, tīri morāli. Visādi, te vismaz mēs strādājam, jūtamies daudz brīvāk. Tāpat liels pluss tas, ka mums alga ir, varam iegādāties priekš sevis visu nepieciešamo. Сейчас вот работаю уже больше года здесь. Šeit jau vairāk kā gadu strādāju. Nopelnīt var, bet ir jāstrādā. Vidēji 150 eiro. Jau 12 gadus ieslodzītajiem darbu piedāvā Sijā Domsa. Par darba kvalitāti nevar sūdzēties, koka izstrādājumi tiek eksportēti uz Eiropu. Tomēr uzņēmējiem bieži nākas saskarties ar pārbaudēm no valsts ieņēmumu dienesta, jo ieslodzītie pamanās sūdzēties par nepietiekamu atalgojumu. Сколько заработал, столько и получил. Viņi saņem tik, cik nopelna. Viņi neuztver darbu kā naudas pelnīšanu. Viņus baro valsts, komunālos nav jāmaksā, un vēl piedāvā strādāt. Tā ir rehabilitācija. Vēl padomju laikos Daugavgrīvas cietumā ieslodzītajiem tika piedāvāts plašāks darba klāsts – makšķerēšanas piedaramu izgatavošana, metāla apstrāde, virvju pīšana. Kā dzīs uzņēmēji pēdējā laikā pienākumu sloks, kas tiek uzvelts ierobežo darba devējus, liekot mainīt vai pilnībā apturot ražošanu. Tādējādi ietekmēt arī ieslodzīto rehabilitāciju.